tuvojas Ziemassvētku brīvlaiks, un skolēni man visu laiku nāk un jautā, ko darīt Ziemassvētku brīvlaikā, lai uzlabotu savas matemātikas zināšanas. Varbūt liekas, ka es, kurš stāsta par matemātiku, teikšu, tur katru dienu izpildi pa tik un tik uzdevumiem, lasi grāmatas uz priekšu, pildi uzdevumus uz priekšu, bet nē, tas, ko es reāli ieteiktu, kā Ernests metodes, ir pilnībā aizmirst to matemātiku. 2 nedēļas atslēgt smadzenes no skolām, no visa, iziet ārā, papikoties, aiziet paslēpot, aiziet pašūt pa kalniņu, pavadīt laiku ar draugiem, ar ģimeni, atpūsties, jo ir svarīgi smadzenes ik pa laikam atpūtināt, lai pēc tam viņa efektīvāk var darboties, vairāk koncentrēties un janvārī var nākt atpakaļ uz skolu ar jaunu sparu. Un atpūsties nenozīmē 2 nedēļas nosēdēt mājās pie telefona vai datorā, bet reāli iziet ārā, darīt savus hobijus, satikties ar draugiem, pavadīt laiku ģimeni un visu to. Ja visu to, kur reāli smadzenes atpūšās. Tā kā novēlu jums visiem Ziemassvētku brīvlaikā kārtīgi atpūsties, izklaidēties un ar jaunu sparu un motivāciju mācīties nākt atpakaļ janvārī uz skolu.